Mīļie draugi, šodien es esmu nolēmis jums pastāstīt par šo vietu, ko es pats dēvēju par paradīzi zemes virsū. Viņas nosaukums ir Kūļi, un viņai ir daudz kas interesants. Un kas ir interesants, to jūs redzēsiet. Un Domāt, parādi, kas mums ir šajā paradīzē? Jā, es izvadīšu ekskursijā, un teiksim, šī vieta ir ļoti nozīmīga. Izskatās, ka tā ir zaļa pļava, bet šeit bija iepriekšējā māja. Tas bija 2006. gads apmēram, pēc mana laba drauga ieteikuma. Un vispirms viņš man izvadāja pa Gaujmalu. Man ļoti iepatikās šī vieta. Es nolēmu tā, šī ir mana vieta. Tad es tikai tiku atvests uz šejienu, skatos māja. Tāda kaut kādā simtgadīga apmēram. Un mājā dzīvoja kundzīte 70-80 gadu vecumā un ilgstandi. Un viņa bija šīs mājas apdzīvotāja un saimniece, un tā es ar viņu iepazinos. Šī māja nav saglabājusies, jo viņa bija tādā neapdzīvojamā stāvoklī, bet šī ir tā pamatvieta. Tas galvenais pārpalikums no šīs mājas ir pagrabs. Tas pagrabs ir vienlaicīgi taisīts ar māju, un kā katrs latviešu zemnieku saimniecības pagrabā ir vieta kartupeļiem, dārzeņiem un tā tālāk. Te mēs nonākam līdz tādai vietai, kas tajā gadā, kad es nolēmu kļūt par šī zemes pleķīša apsaimniekotāju, es biju tādā uzskatu un atskaites sistēmā, ka enerģijas man bija svarīgas. Un man tika ieteikts viens Latvijas izcils enerģētiķis. Viņš šeit atnāca, staigāja un atrada divas vietas, kur ir ugunsādera krustpunkti. Šī bija vieta numur 1, kur krustojās ugunsāders, un viņš ieteica man uzbūvēt šeit piramīdu. Un tā es to darīju. Tas bija zīmīgs pasākums, jo precīzi tas krustpunkts jāatrod. Tā krustpunktā jāierok ir liels akmens, un viņā pirmais akmens, un viņā ir jāieliek kaut kāds simbols. Un tas simbols tika iekalts ar kaltiņu, pats kalu. Un tas bija jāizdomā un jāsajūt uzreiz. Un tas, kas vienīgais man atnāca, tas bija 3 stūris, tā kā dieva zīme latviešu tradīcijā. Un es iekalu to dieva zīmi, tad apkārt tika likti šie akmeņi, viņi ir tikai no šīs teritorijas. Un tas pasākums bija tāds nopietns, tāpēc, ka pirmā kārta tiek salikta. Pēc tam katrs nākamais akmens, viņam ir jāsajūtās labi. Viņš tiek likts tā, kamēr viņš tā kā ieguļās. Un tas ir pasākums uz pāris mēnešiem. Un tad, kad tas bija uzbūvēts, tad es ļoti intensīvi kāpu augšā. Tātad no šejienes iet tā ugunsāders enerģija, zemes enerģija, un ar piramīdas spēku, ar to formu, viņa tā teikt izplatās kosmosā. Es skatos, šeit ir tāds kalniņš ir. No 80 gadiem ar draugiem mēs nodarbojamies ar kalnu slēpošanu un ar snovošanu. Es domāju, man jāvajag sev un draugiem un bērniem un mazbērniem kādu mazu slēpošanas kalniņu. Un es zinu, ka te var izdarīt slēpēm 11 pagriezienus, kas ir pilnīgi pietiekuši mazam prieciņam. Viens ir uzkāpt un pabaudīt, bet otrs tā ir tāda fantastiska meditācijas vieta, kur tā enerģija plūst, te var iet tādā fantastiskā meditācijas stāvoklī, ka Tu minēji, ka šis ir dārgākais dīķis Latvijā, iespējams. Jā, es tā viņu nosaucu, jo es tā arī domāju, un es zinu, ka tas tā ir, tāpēc, ka tas darbs, un līdz ar to arī enerģijas un naudas daudzums, kas tika ieguldīts, lai tas dīķis funkcionētu tā, kā viņš funkcionē, tas ir vienkārši neaprakstāms. Tu pieeji pie kraujas un skatos, kāda fantastiska vieta, te bija tā kā pļava. Un acīm redzams maniem palīgiem, arhitektam un celtniekam, tādi 2 draugi, Mārs un Ģirts, viņš saka, kā te vieta pirtiņai. Tā viņi tā saka, pirtiņa tur, un te vajadzētu dīķīt izrakt. Es domāju, jā, kāpēc gan ne? Dīķīt, kas ko neizrakt, tas ir izstumda un kārtībā. Un tad tā lieta bija tāda, ka sākās rakšana, izmērs bija apmēram tās uzreiz paredzēts, bija
No sākumā viens eskavators, rok un uzrok to, ko sauc par nomaļiem, no gateriem, no zāģētavām tās mizas, kas paliek pāri. Un tās sabērts apakšā šeit. Jo te ir laikam bijusi kaut kāda kokzāģētava kaut kur apkārtnē, un tad viņi veduši šeit bijušajos Grands karjerus. Te izrāda bijis Grands karjers kādreiz, un tad viņš ir aizbērts ar tiem nomaļiem. Nu, un tas jau ir uzraksts. Es saprotu, es taču neatstāšu tādu augoni šajā zemē. Nu, raksim ārā līdz galam. Viņi rok. Es atbraucu pēc nedēļas, viņi rok. Atbraucu pēc 2 nedēļām, viņi rok. Visu vasaru raka. Un tur bija sagās gadiem. Es nezinu, varbūt visu padomu laiku. 10 metru dziļumā, viss šitas 3 eskavātori, visu vasaru raka un veda projām. Un, tad izraka, ja. Izraka. Un tad tas izskatījās skaisti, milzīgi dziļš. Un neko laidīsim ūdeni iekšā. Ielaižam ūdeni. Un kas bija pa skatu? Viņš piepildījās ar ūdeni. Es skatījos tāds zilgans zaļš vai zaļgans zils, caurspīdīgs. Pilnīgi skaidrs tāds dzīvības ūdens. Un es domāju, wow! Atbrauc pēc nedēļas, tukšs, viss ir tukšs un aizgājis. Respektīvi, tur ir tā grunts netur ūdeni. Un ar to tās sezonas darba beidzās. Lūk, un tad nākamajā vasarā vismaz 3 lielās mašīnas, kas ir tās pagarinātās, ir tās veda granti vai smilti, vai smilšmālu, un bēra kaut ciet. Bēra, tad sabēra. Tad labs kungs pateica, ka jāizklāja pusmetru mālu, lai turētu ūdens. Tad tika vests māls, un viss tika izklāts ar mālas lāni. Un tad tika uztaisīta vēl saliņa pa vidu. Un tad bija ļoti stresains moments, ka mēs atkal laidām tur ūdeni. Ielaidām, un atkal bija gaiši, zilgans, zaļš, caurspīdīgs ūdens, un viņš turējās. Bet tad, kad es skatījos no augšas, tad, kad bija tas viss izdarīts, es ieraudzīju, ka tā saliņa veido iespēju redzēt to dīķi kā aci. Un tad es saku, tā taču ir acis, tā kā acis zīlīta tā saliņa, ja? Un acis, kas skatās debesīs, piemēram, uz augšu. Ja? Un pēc tam es ieraudzīju, bet tas izskatās arī kā ausis. Redziet, šitie tās nogāzes, kas ir. Un kā ausis arī tās rievas. Un tā ir ausis. Un tad es viņu nosaucu un iesaucu kā dieva ausis ar Cezaru. Iznāk tā, ka mēs par vēstures atmiņas gaiteņiem ejam. Tātad pirmais objekts bija tas akmens piramīda. Un tad tas dīķis tapa vienlaicīgi ar šo mājiņu. Šī ir tā kā pirts mājiņa. Viņa būvēta kā pirts. Man ir kaut kāds fetiša tam pirtīm. Manā dzīves vietā vecāķos tur arī ir mājiņa tika būvēta kā pirts mājiņa. Toreiz, kad viņas tika būvētas, gan šī, gan vecāķos, bija tāda pamatā ir pirts. Pēc tam pie pirts vajag toaletu un dušu, protams. Tad vajag vietu, kur pasēdēt un patusēt. Tad vajag mazu virtuvīti. Un tad vajag palikt pa nakti kaut kur. Tas ir noslēgtais cikls. Un tas te arī ir, vairāk te nekā nav. Jo vairāk arī neko nevajag. Kas tās par lapiņām izkarināts? Lapiņas ir man no vēlāko laiku uzskatu sistēmas. Tā ir mana lūkšana Dievam visumam. Es viņas nosaucu par anti-ego lūkšanu. Viņi pārstāv manu līdzinējo pasaules uzskatu, kurā es esmu apmēram no 16. gada. Es nezinu, cik tas ir, mums 4-8 gadi apmēram. Un tā ir tāpat lūkšana, kas ir grāmatā? Jā, tā ir pat pirmā versija. Šis jau ir Terminators 3 apmēram. Jā, viņi zin, kā viņi attīstās, tur notiek tās procesiņš. Jā, nē, tas ir tas pats. Tas ir tas teksts.